atbrauc, kādreiz vērts pie meistariem, ne tikai sev pa meistaru uzskatīt. Jā. Nē, nu sveiki, man. Laikam es būšu kaut kādā jēgā ticis gudrībā, kas tad ir pa vainu tam manam zāģim, kāpēc viņš neledz. Nu, tur, protams, var būt miljonas lietas, bet tā kā te gudri meistari izstāstīja, kas ir viena no lietām, kad degviela paliek iekšā uz ilgu laiku un tā degviela sajaukta būdam, viņi jau iztvaiko, tie visi bionosēdumi, vispārējie draņķi, viņi jau paliek lejā un ķepinā ciet to karburatoru, tur var dīzes aiziet ciet, tur tā membrāna var sašķīst lupatās, ja, un tur baigo ķepienu tais. Tad vēl kas ir, protams, ir filtrs jāmaina, ja, un redz arī vispārībā, ko uzzināja, redz, ka tu pēc jaunu, kad tev nāk šitāda oriģinālā zvaigzne. Vēlāk, ka jau viņi nodus, ka tev laiks ir mainīt, tad tu vari šitādu tev uzlikt, ja tev nav jāmaina visiem. Tev šitais te ir nāk bišķi lētāks. Un tādas visādas gudras padomas atbrauc, kādreiz vērts pie meistariem, ne tikai sev pa meistaru uzskatīt, ja. Tā kā sekojiet līdz savai tehnikai un neaizmirstiet viņu kārtīgi iezīmot. Nevajag ilgāk turēt pa 2 mēneši ar degvielu iekšā. Labāk taisi nolej nost un taisi jaunu.